2000. gada Liepājas un Lainers spēles laikā norisinājās interesanti notikumi. Uz rīdzinieku leģionāru Tamakas spraudienu netipiski sev atbildēja Māris Citskovskis. Riesta dejā vienojās Pēters Višņevits un Uģis Viļums, bet Aivars Brigmans vienkārši atteicās runāt. Pēc zaudējuma pirmajā mačā Rīgā atbildes spēlē uz Liepāju Lainers pagājušo pirmdienu devās nomāktā garastāvoklī, jo regulārā čempionāta trešajai komandai vairs nebija kur atkāpties. Jau ar pirmajām spēles minūtēm laukuma saimnieki īpašu vērību pievērsa pretinieku garajam galam, un Ivaram Liepam tikt pie brīvmetiena bija gandrīz neiespējami. Spēles sākumā ļoti aktīvs bija Sergejs Kisiļevs. Tālmetienu realizēja arī Māris Citskovskis, un tikai pateicoties Kamakas un Oskara Kalniņa pūlēm, pirmajā pārtraukumā tikai 1 punktu pārsvars liepājniekiem. Otrā ceturdaļa sākās ar efektīvu Kamakas triecienu grozā no augšas, bet mājinieki turpināja spēlēt savu spēli. 3 punktus gūst Citskovskis. Ar caurgājienu rezultātu starpību palielina Liepkalns, bet nu jau uz kārtējo Kamakas slamdanku netipiski sev atbildēja arī Māris Citskovskis. Pēc pirmā puslaika vadībā joprojām Liepāja 47–44. Arī trešo ceturdaļu mazliet labāk aizvadīja mājinieki un sajūtas uzvaras garšu minūtes pārtraukumā, kā to sasniegt, cītīgi skaidroja Pēters Višņevičs. Pēc neprecīza metiena piezīme uzbrukumā nopelns Krastīņš. Caurgājienā teteri bloķē Viļums. Neprecīzs no groza apakšas ir Fejerbergs, bet atliek šo bumbu ar kopējām pūlēm izcīna Liepāja. 2 sekundes pirms spēles beigām pret Viļumu piezīme nopelna viesi, un mājinieki jau sāk svinēt uzvaru. Gluži vai riestadējā kopā ar Viļumu metas Višņevičs seniors. Jo kurš tad tagad Latvijā nezina, ka cāļus vislabāk ir skaitīt tieši pavasarī? Vai ir gandarījums? Visai liels, es pat teiktu. Lama, teiks, es priecīgs. Negribu runāt. Godīgi. Nevajag. Pretinieki apsveic ar lielu uzvaru. Visu.